Kur slēpjas mūsu neveiksmēs? Nu jā, kā tev liekas, tīri no tavu personīgā redzes viedokļa? Pirmais, ko es gribētu uzsvert, valsts pārvaldība. Valsts pārvaldībā mēs kaut kādi, es nezinu, lēni, nenoteikti, neskatāmies uz nākotni, mēģinām risināt visu laiku kaut kādas ikdienas problēmas. Tāpēc arī neveicas ar lieliem projektiem, tādiem kā Rail Baltica, kur tas viss ir uz gadu 10 vai vairāk. Es domāju, tas ir viens. Otrs, tā daudzreiz piesaukta birokrātija. Kaut ko iesakt, kaut kādu projektu apstiprināt, tas prasa tik mežonīgo darbu, tāpēc arī investīcijas nenāk tik daudz kā mūsu kaimiņiem, jo investoriem grūti to visu iziet cauri šim birokrātijas neskaitāmiem koridoriem. Tad pēdējais tāds notikums Rīgas domē vajag sniegt, gatavot iesniegumu, lai līdzas valdības finansējumam un Rīgas domes finansējumam būtu pieejami Eiropas fondi, nepieciešami 24 saskaņojumi.